spēles vienam no galvenajiem varoniem un Katrīnai. Spēle ir noslēgusies, rezultāts 85-90. Neticēsiet, bet Ventspils šo pārspēja VF komandu. Ar mani kopā ir Kristaps Jančēnevs. Viņam šodien 14 punkti. Kristap, kāda jūties pēc spēles? Piekus, tā kā pēc nospēlēts jebkuras spēles. Kas ar tevi notika? Pirmajā puslaikā 3 punkti, pēc tam atvēries. Kas notika? Varbūt tev kas ar tevi notika? Pēkšņi tu atvēries. Pirmā puslaikā tevi neredzēja, likās, ka tevis nav uz laukuma. Otrajā atvēries. Visi punkti, visi metieni krita iekšā. Ka varbūt vēl neesmu fiziski gatavs uz visām minūtēm un arī teikšu atklātas. Mēs īstenībā varam daudz progresēt, jo mēs daudz nezinām. Tāda kopējā saspēle un vispārējais, un timings, spacings. Tu tās lietas neatceries. Atceries no Rīzens laikam? Atceros, bija labi. Jā. Kā? Viss kārtībā. Tad es tev apsveicu ar uzvaru. Turpmāk cerams, ka spēlēs tā kā otrā puslaikā. Un tad paldies. Galvenais, lai mēs spēlējam beigas un lai ir pozitīvs rezultāts. Tas ir galvenais. Tā individuālā spēle, tas ir manā vecumā, tas ir jau varētu teikt sekundārs jautājums. Jau vecums jau ir, jā? Apsties. Paldies par uzmanību. Un Kristapam arī paldies. Jā, paldies.